Šajā video apskatīsim, kā rēķinam pievienot klienta rekvizītus. Lai to izdarītu, dodamies uz sadaļu Kase un drukāt A4 rēķinu. Pirmajā rindiņā ievedam klienta nosaukumu un otrā klienta reģistrācijas numuru. Un spiežam ķeksīt. Darbība sekmīgi pabeigta. Varam vērt ciest šo logu. Šeit varam redzēt, ka klients ir pievienots. Ja klients mums jau ir saglabāts datu bāzē, tad varam viņu atrast arī ejot uz kase, drukāt A4 rēķinu un tā vietā, lai manuāli ievadītu klientu nosaukumu un reģistrācijas numuru, varam spiest šo simbolu, atlasīt klientu, spiest ķeksīti un visa informācija ievadīsies automātiski. Vēlreiz ķeksītis un varam vērt ciest. Klients pievienots.